Čau, Klau, varbūt redzēji, TV3 publicēja aptaujas rezultātus, parāda, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju satrauc par ārvalstnieku ieceļošanu Latvijā. Un tas satraukums ir tiešām pamatots, jo Latvijā migrācijas politika ir atstāta pašplūsmā. Mums ir jāveido pašiem sava stingra un taisnīga migrācijas politika, un to var darīt jau šodien. Un tā vietā, lai veidot migrācijas politiku, kas ir stingra, kas ir taisnīga, kas strādā primāri Latvijas cilvēku interesēs, valdība izvēlas piedāvāt likvidēt SIF, kas nekādā ziņā neietekmēs migrācijas politiku, pārtrauc sadarbību ar dažādiem ekspertiem un NVO, kas arī nekādā ziņā nepadara migrācijas politiku stingrāku, un vairo naidu pret ikvienu ārvalstnieku Latvijā, kas arī nekādā ziņā neveido migrācijas politiku stingrāku. Bet tas, ko valdība jau var šodien darīt, ir vairākas lietas. Pirmais, skaidri apzināties, ka lielākā daļa vairums ārvalstnieku Latvijā ierodas uzaicināti. Viņus uzaicina ierasties vai nu augstskolas, lai studētu, vai darba devēja, lai strādātu. Un tieši šie uzaicinātāji ir atbildīgi par ārvalstnieku drošu ieceļošanu, uzturēšanos un izceļošanu, tad, kad tiesiskais pamats uzturēties beidzas. Un, ja ir kādi pārkāpumi, sistemātiski, nepārtraukti pārkāpumi, tad šādiem uzaicinātājiem, vai tās būtu augstskolas vai darba devēji, nav jābūt iespēja uzaicināt ārvalstniekus Latvijā ierasties. Mums ir vairākas privātās augstskolas, kas met ēnu uz daudz vairumā labām augstskolām, kas ļoti atbildīgi izturās pret ārvalstu studentu piesaisti. Otrais, un tieši par ārvalstu studentiem, ir jāizturas ļoti atbildīgi pret ārvalstu studentu piesaisti un ir jāuzņem nevis visi, kā to daži privātās augstskolas, bet tiešām motivētākie un zinošākie. Un to palīdz izdarīt, ja augstskolām ir noteikts pienākums veikt iestāju pārbaudījumus gan dažādās jomās, lai pārbaudītu prasmes, gan arī angļu valodas obligāti pārbaudi. Trešais, ja, piemēram, studijas netiek apmeklētas vai kādi citi pārkāpumi, tad no augstskolas students ir jāizslēdz. Un, ja students tiek izslēgts, tad ir jādodas mājās, un, ja grib turpināt mācīties, tad jāsāk viss process no jauna. Nevis jāmeklē cita augstskola Latvijā, kas bieži vien ir zemākas kvalitātes privāta augstskola, kur uzņem visus, kas tiek izslēgti no valsts augstskolām. Un ceturtais, kas arī ir absolūti būtiski, ikvienam ārvalstniekam, kurš Latvijā ierodas, lai mācītos, lai strādātu, uzturētos Latvijā, ir jāiekļaujas latviešu valodas apguvē jau pirmajā gadā pēc ieceļošanas. Un, protams, ir pamatot tā diskusija, vai valstī vai pašvaldībām būtu jāmaksā par šiem latviešu valodas kursiem. Es arī uzskatu, ka gan paši studenti, jau iekļaujot studiju maksā, var samaksāt par valodas kursiem, vai darba devēji var samaksāt par darba ņēmējiem. Valsts un pašvaldība var atbalstīt tos, vai tie būtu patvērumu meklētāji vai bēgļi, Ukrainas cilvēki Latvijā, kuriem tā rocība varbūt ir mazāka. Šīs ir tās dažas lietas, ko valdība jau var darīt šodien, lai migrācijas politika Latvijā veidot stingru un taisnīgu un tādu, kas strādā Latvijas cilvēku interesēs.